Bet jūdu vadītāji gribēja tikt vaļā no Jēzus. Un ne tikai tāpēc, ka viņš atklāja to patieso seju, bet arī tāpēc, ka viņi baidījās no ļaudīm, ka tie tiešām celtu Jēzu par savu valdnieku, un tādējādi Romas vara varētu nežēlīgi izrēķināties ar jūdu tautu. Kā tikt vaļā no šī populārā cilvēka? Protams, ar naudas palīdzību. Nopirkt nepatiesu liecinieku, tad varētu Jēzu klusi apcietināt naktī ar šī nepatiesā drauga palīdzību. Kad mēs kopā ar Jēzu lūdzām Dievu Getsemānes dārzā, atnāca Jūdas kopā ar rakstu mācītājiem un Romas kareivjiem, lai apcietinātu Jēzu. Mēs nespējām ticēt notiekošajam. Mēs vienkārši nobijāmies, daži bēga. Bet es noliedzu Jēzu, jo teicu, ka viņu nepazīstu. Tas bija manas dzīves tumšākais brīdis. Es nespēju ticēt, ka viņš vēl kādreiz man spētu to piedot. Jēzus tika nolēmts nāvei. Tad Jūdas nožēloja, ko bija izdarījis. Viņš aizgāja atpakaļ pie augstiem priesteriem un nosvieda naudu pie viņu kājām.